Nu ko, esam atpakaļ un braucam uz Ziemeļblāzmu un Vecdaugavu. Es īsti nezinu, kas tur būs, kā jau parasti, jo es jau nedzīvoju Rīgā un es esmu laucinieks, tāpēc vienkārši braucam un skatāmies, kas tur interesants ir. Es baigi nevaru minēt, tāpēc mēs, tā kā es teicu, vienkārši braucam un skatāmies un tiekamies nākamajā stacijā. Nākamā pietura Sarnikava. Ziemeļblāzma ir dzelzceļa stacija Rīgas Ziemeļu rajonā, dzelzceļa līnijā Rīgas–Kulta. Ziemeļblāzmā pastāv intensīva kravas satiksme uz naftas termināļiem. Rīnužu stacija, jeb tagad saucās Ziemeļblāzma, atklāta 1933. gada 26. oktobrī. 1939. gada 1. aprīlī pārdāvēta tagadējā vārdā. Tā, Ziemeļblāzma, un pats interesantākais tas, ka paskatīties, var redzēt vai nevar? Laikam nevar, bet tur arī Ziemeļblāzmas, divas Ziemeļblāzmas vienā, baigi labi. Un es stāvu sliedē, es tagad nestāvu, bet tikko stāvēju. Jo te jau ir daudz neizmantotas sliedas, manuprāt, un īstenībā, kas interesants nav, atkal kārtīgi remontdarbi tā kā visās stacijās, un tāpēc, ja mēs gribam kaut ko interesantu, mums ir jāiet prom no stācijas, kaut kas, kas ir blakus interesants, tāpēc mēs vienkārši iesim taisni, un tur ir atkal ceļš. Nu, Rīga paliek Rīga, ejam vienkārši taisni. Nonācām kaut kādā mežā, tad sanāk, ja mēs aizējam no stācijas prom, tad vienmēr kaut kas būs foršāks. Un es redzu tādu interesantu lietu. Vai jūs varat izskatāt, kas tas ir un kurš jau darīja, es nezinu. Bet baigi, jā. O, jā. Jā, es domāju, jāiet tālāk pa mežu jāmeklē kaut kādas, varbūt, interesantākas vietas. Nu, ko es esmu, jūs jau redzējāt, es esmu Ziemeļblāzmā, tas ir kultūras pils, redziet, tur ir, es domāju, šeit man patīk, nu, tas ir no visas šīs stācijas, kas man visvairāk patīk, ne jau no visām, tāpēc ejam tālāk, ejam uz nākamo stāciju, galvenais kustamies uz priekšu. Vecdaugava ir dzelzceļa pieturas punkts Rīgas Ziemeļu rajonā, Vecdaugavas apkaimē, dzelzceļa līnijā Rīgas–Kulta. Vecdaugavas pietura atklāta 1964. gadā. Esmu Vecdaugavā. Ko es varu pateikt? Labāk. Te ir mežs, jā. Tad ir stacija. Tad ir perons, un tad ir tālu iet dzelzceļš tālu. Tad, jā, tad arī tas pats, un es īsti arī, nu labi, pagājušajā stacijā man bija vismaz tā kā plāns iet uz to Ziemeļblāzmas kultūras pili, bet šeit man nav vispār plāna, es te vienkārši iešu tiešām taisni. Es kārtē vispār neesmu skatījies, un jā, vienkārši iet lejā ceļš. Vienkārši iet, es reāli, šajās visās stācijās pirmo reizi kāpju ārā, nopietni. Es braucu ar vilcienu, un es vienkārši poguņus redzu, bet es tagad reāli kāpju un jās ārā. Un ejam jā taisni.
Dai, pēc tam tiekamies citā vietā. Te ir kaut kāds privāta māja rajons. Jā, tas ir Vecdaugavā. Nu, tas man liekas tāpat saucās Rīga vēl. Nu, man tā liekas. Zinu, ja kāds zina, varbūt tā nav, bet man tā liekas, ka ir. Un jā, kārtējo reizi, nu, es tiešām atvainojos, ka man tā jāsaka, bet reāli nekas ļoti interesants nav. Nu, es reāli nemeloju. Pagājušā stācija bišķi interesantāk. Labi, vienīgais plus, ka šeit ir, ka te ir daba mazliet, daba. Redziet, tur ir koki. Tas ir vienīgais, ko es redzu pa bonusu. Bez tā, nu, nē, man jau patīk pastaigāties. Īsnībā es kļūdījos. Pa ko es kļūdījos? Es atradu kaut ko skatu. Vismaz, redziet, kaut kas ir vismaz interesants. Pastieties, cik skaisti, tālums, pļava. Un vēl tā zīme, tas jau nozīmē, ka tas ir kaut kas īpašs. Jā. Tagad es gan nenožēlu, ka es atbraucu. Nu, man tā varbūt jāatbrauc, bet tā kā es vismaz redzu jēgu atbraucot. Tā kā tagad es gan domāju, ka abas stācijas bija labas, vai pat šī pat labāka, tāpēc, ka šeit ir daba. Tāpēc baigi labi. Un tepat ir laukumiņš. Jā. Talismans, labi. Jā, tāpēc, jā, es domāju, es palikšu bišķi šeit un tad došos uz staciju. Un tā kā šitā ir pēdējā stacija šodien, es domāju, ka mēs tiekamies